šodien ir lieliska diena. Jā, patiešām. Un paldies tev, ka atļauj kopā ar tevi iet uz mošeju. Būs forši redzēt, kā tur izskatās. Protams, man ir jāveic pusdienu lūkšana, un tu droši vari nākt man līdzi. Varbūt pēc tam tu varētu pat ienākt pie manis ciemos. Tas gan būtu ļoti jauki, bet pagaidi, man vispirms ir jāpajautā mammai. Mēs varētu pēc tavas lūkšanas ieskriet pie viņas, lai palūgtu atļauju. Man nepatīk kaut ko darīt bez mammas atļaujas. Es tev pilnībā piekrītu. Lūk, mēs jau esam klāt. Šī ir moša. Ak, tad šeit tā ir? Jā, te mēs pildām lūkšanas 5 reizes dienā. Var lūgties arī mājās, bet mošajā to darīt ir labāk. Novelc lūdzu zābakus un nāc man līdzi. Es gribu tev kaut ko parādīt. Nu lūk, esam te. Pirms veicam kādu no 5 lūkšanām, mēs apmazgājamies ar ūdeni. Arābu valodā tas saucas vudu, rituālā attīrīšana, bet darām mēs to lūk tā. Vispirms mēs 3 reizes mazgājam abas rokas, pēc tam 3 reizes izskalojam muti un degunu. Pēc tam 3 reizes mazgājam seju, pēc tam rokas līdz elkoņiem. 3 reizes? Jā, tieši tā. Pēc tam mēs pārslaukām ar mitrām plaukstām pāri galvai un izslaukām arī ausis. Arī 3 reizes? Nē, tikai 1. Visbeidzot mēs apmazgājam abas kājas. Vispirms labo, pēc tam kreiso, katru 3 reizes. Kad tas ir izdarīts, es esmu gatavs lūkšanai. Tu to dari, lai būtu tīrs pirms lūkšanas? Tieši tā. Labi, tagad es iešu un sākšu lūkšanu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Šī ir interesanta vieta. Paldies, Aleksi! Jusuf, ko tu teici lūkšanas sākumā? Allahu Akbar? Jā! Allahu Akbar nozīmē Allāhs ir dižens. Mēs to sakām pirms lūkšanas. Bet ko jūs sakāt lūkšanas beigās? Assalamu alaikum, rahmatullah, miers tev un Allāha žēlstība. Ar šo mēs nobeidzam lūkšanu. Labi, iesim, pajautāsim manai mammai, vai drīkst iet pie tevis ciemos. Tātad lūkšana ir viens no islāma pilāriem. Pārējie bija gavēnis. Tas ir tad, kad jūs neko neēdat, kamēr noriet saule. Jā, mēs ēdam agri no rīta, un pēc tam, kad noriet saule, es gavēju arī šobrīd. Es nekad nebūtu to domājis. Jā, es ceru, ka tev atļaus paēst kopā ar mums un kopā ar mani pabeigt šīs dienas gavēni. Bet vai tu atceries pārējos islāma pilārus? Pag, ļauj padomāt. Lūkšana, gavēnis. Ak jā, labdarība. Naudas ziedošana nabadzīgiem cilvēkiem. Pareizi, tas ir tas, ko mēs saucam par zakā. Muslimi veic arī vēl citus labdarības veidus. Palīdzība citiem cilvēkiem arī ir labdarība. Patiešām? Jā, kad tu esi labs pret saviem vecākiem un klausi skolotājs, arī tā ir labdarība. Tad jau es arī varētu nodarboties ar labdarību. Nu lūk, esam nonākuši pie manas mājas. Māma droši vien ir dārzā aiz mājas. Tūlīt palūkšu viņai atļauju iet pie jums ciemos. Ak, cik brīnišķīgi! Sveika, mamma! Ak, Aleksi, tu man nobiedēji! Labdien! Labdien, Jusuf! Kā tev iet? Paldies, labi! Bet es tikko abrīnoju lielisko dabu mums apkārt. Putni tik brīnišķīgi dzied, vai ne? Patiešām!
Vai zini, Jūsuf, es tikko runāju ar tavu māmu pa telefonu un pateicos viņai par lieliskajiem mājas cepumiem, kurus viņa man atsūtīja. Bija ļoti garšīgi. Paldies! Mām, Jā, dēls. vai es drīkstu mazliet paciemoties pie Jūsufa? Lūdzu! Nu, lūdzu! Kāpēc gan nē? Ja vien Jūsufa mammai nekas nav pret. Viņa neiebildīs. Labi, Aleks. Gribu, lai es mājās uz 7. Urā! Paldies, mām! Tātad lūkšana, gavēnis un labdarība. Tie ir 3 no islāma pilāriem. Atcerējos par svētceļojumu uz Meku, kur jūs veicat vismaz reizi dzīvē. Pareizi? Jā, bet tikai tad, ja mēs to varam atļaut. Skaidrs, bet es nevaru atcerēties 5. islāma pilāru. Vai tu nevarētu man par to pastāstīt? Vispār jau tas ir pats svarīgākais no islāma pilāriem, un tas ir pirmais rindā pirms visiem pārējiem. Tā ir ticība. Ticība vienīgajam patiesajam dievam. Aha, labi. Assalāmu aleikum, mām! Valaikum assalām, Jusuf! Un sveiks, Aleks, kā tev iet? Paldies, labi. Aleks, tu taču paliksi pavakarņot kopā ar mums. Jā, paldies. Ļoti labi, tad ejiet, nomazgājiet abi rokas un sēdieties pie galda. Izskatās garšīgi. Tu droši vien esi ļoti izsalcis, jo esi gavējis visu dienu. Jā, esmu izsalcis, taču gavēnis māca tev būt pateicīgam un pacietīgam. Tāpēc es cenšos būt pateicīgs par ēdienu, tāpat cenšos būt pacietīgs pirms sāku ēst. Pateicos Allāh par svētību, ko tu mums esi sūtījis. Labi, ķersimies klāt. Ēdiens bija satriecošs. Liels tev paldies! Nākamreiz nāc ciemos pie mums. Norunāt, uz redzēšanos. Assalāmu aleikum! Vāleikum assalām!